tētis ir visforšākais uz visas pasaules, jā! Tētis ir mans paraugs, mana priekšzīme un mans padomdevējs. Viņš bija uz 10 ballēm, ja vērtēja, tad viņam stabili var likt 10. Es ļoti mīlu savu tēti. Es domāju, ka tēvs man ir bargs, kad viņš man nevisai mīl, pārmāca. Jūs man jautājat, kurš ir labākais tētis? Protams, ka tas ir manējais. Ja vīrišķība un varonība izpaužas tajā, ka kāds atdod savu dzīvību par citiem, tad mans tētis ir viens no visdrošsirdīgākajiem un varonīgākajiem cilvēkiem pasaulē. Un mēs ar tēvu bijām mežā Babītē. Mēs bijām senēs, un tas bija 44. gada septembrī, tātad tieši 70 gadus atpakaļ. Lasījām sēnes, sēne nebija pārāk daudz, kā šogad, bet bija. Un pēkšņi virs meža parādījās vācu izlūklidmašīna, un tūlīt sāk šaut Krievu artilērija ar šrapneļiem. Tas bija tieši virs mums, un pēkšņi sāk krist šķembas. Es par savu dzīvību daudz nebaidījos, jo neticēju, ka es varētu aiziet bojā, bet tēvs lika man nekavēties nogulties zemē un ar savu ķermeni pārsedza mani, apzinādamies stāvokļa nopietnību. Nu, un tā mēs nogulējām kādu laiciņu, kamēr lidmašīna aizlidoja tālāk, šķembas pārstāja krist tiešā tūmā, un mēs piesālāmies un laimīgi atgriezāmies mājās. No tā brīža es sapratu, ka tēvs mani ļoti, ļoti mīl. Viņš gatavs bija ziedot man savu dzīvi, manas dēļ. Kad man kaut kas nesanāk, viņš vienmēr nāk man palīgā, un kad es esmu bēdīgs, viņš man vienmēr iedrošina. Visvairāk man patīk vakari, kad mēs kopā ar tēti lasām kādu grāmatu. Tas man ir ļoti svarīgi. Bērnībā man tētis daudz strādāja, viņš bija noguris, vakarā atnāca mājās, bet viņš vienmēr atrada laiku priekš mums. Viņš ienāca un stāstīja dažādus stāstus, mēs varējām izvēlēties tēlus, mēs smējāmies un trakojām. Viņam bija tā spēja Dieva principus pasniegt mums saprotamā veidā. Un viņš ir ielicis man tos pamatus, par kuriem es ļoti pateicīga. Viens tāds ļoti spilgts atgadījums bija, kad viņš man deva braukt ar autobusu, tas bija Ikarus lielais. Un es sēdēju pie stūres, braucu, viņš sēdēja blakus, un te es kādu brīdi paskatījos, ka viņa blakus vairs nav. Un es apskatījos tajā spogulī, un viņš bija aizmugurējā sēdeklī sēdēja. Un tas man bija tāds šoks, ka es neatceros, cik man bija gadi, kaut kādi 12 varbūt. Un tēvs nav blakus, viņš ir aizmugurējā sēdeklī, un es esmu lielam autobusam pie stūres un ātrums kaut kā 90 km/h. Un te es saprotu, ka viņš man uzticās, ka man ir jānovalda šis lielais autobus. Man ļoti ar tēti patīk spēlēt futbolu ārā. Man ļoti ar tēti patīk slēpot un vēl ar mašīnu taisīt saules. Man arī patīk spēlēt dažādas galda spēles, un arī ļoti patīk, kad viņš mani paņem apā, kaut arī es esmu lielākais bērns, un saka, ka mīl mani. Un vēl, kad viņš dod man bučas un samīļo. Jau tad, kad mana mamma mani vēl gaidīja vēderā, ārsti konstatēja kaut kādas problēmas un komplikācijas, kuru dēļ es nevarēju piedzimt, bija jāveic operācija, lai es nevarētu nākt pasaulē. Bet tētis to uzzinot, viņam uzreiz atskanēja vārds, ko Jēzus teica Jāiram, nebīsties, tikai tici. Un mans tētis saņēma to vārdu, viņš tiešām ticēja, viņš nostājās par manī. Viņš gāja pretī jebkuriem ārsta atzinumiem, jebkuram vēlna mailam. Un viņš tiešām sauc uz Dievu, un viņš teica, ka man būs dēls Salmans, un ka viņš piedzims. Un tāpēc es arī esmu nācis pasaulē. Es pasaku tētim paldies, ka viņš tiešām izdarīja šo ticības soli, un es tagad varu dzīvot. Es varētu stāstīt daudz par to, kā tētis rūpējās par mums. Kā mēs kopā apceļojām Latviju, kā sportojām, slidojot, slēpojot, taisot šaha turnīrus. Es varētu stāstīt par vakara svētbrīžiem un daudz ko citu, bet visvairāk manā atmiņā paliek tēta sarkanās sastrādātās rokas, kad viņš pārnāca pēc 2 darbiem
kur viņš strādāja, lai mēs varētu labi iztikt. Viņš pie akas skaloja mazo māsiņu drēbītes. Un tur nebija nekad dzīvē nekāda pārmetuma vai dusma par to, ka mēs paņemam tik daudz no viņa dzīves, no viņa laika. Man liekas, ka tā ir īstā vīrišķība ar tādu pacietību un izturību. Reāli parādīt, ka viņš mīl savu sieviņu un mīl savus bērnus. Nākot pie Dieva, vienā lūkšanā, Dievs teica, ka tas tēvs, kas tev ir virs zemes, viņš ir tavs tēvs, bet es esmu tavs īstais tēvs. Un tas man bija tāds šoks, ka Dievs saka, neskatoties uz to, ka tavs tēvs bija ļoti labs tēvs, es esmu tavs īstais tēvs. Un mazliet vēlāk es sapratu, ka arī debesu tēvs ļoti mīl, un ir vajadzīgi tikai tādi sevišķi apstākļi, lai mēs to saprastu, kad kaut kā viņš parāda šo savu mīlestību. Tā kā man tas ir par ļoti lielu stiprinājumu. Paldies tam kungam!